Labrīt, sveicu jūs, ir otru dienu, mēs turpinām vēstuli ebrejiem 7. nodaļu un lasam no 4. līdz ieskaitot 7. pantu. Raugāt, cik liels ir bijis tas, kam ciltstāvs Abrahāms deva 10. tiesu no kara laupījumu. Arī Levija dēliem, kas priesterību saņēmuši pēc bauslības pavēles, tika dots tiesības saņemt 10. tiesu no tautas. Tas ir no saviem brāļiem, kas arī tāpat cēlušies no Abrahāma gurna. Bet Melhizedeks, kas nebija cēlies no viņa cilts, saņēma 10. tiesu no Abrahāma un svētīja viņu, kam bija doti Dieva apsolījumi. Bez šaubām lielākais taču dod svētību mazākajam. Te ir tā lieta, ko vēstulē ebrejiem autors cenšas mums izskaidrot un parādīt, ir, ka Jēzus ir lielāks par Abrahāmu. Jēzus ir lielāks par visiem. Viņš ir augstais priesteris pēc Melhizedeka kārtas. Abrahāms, satiekot Melhizedeku, saņēma no viņa svētību. Abrahāms deva viņam 10. tiesu no kara laupījumu, un viņš saņēma svētību no šī priestera, no Sālēmas ķēniņa, kas arī deva viņam maizi un vīnu, kas bija norādījums uz, protams, svēto vakarēdienu. Bet ko šie panti un ko mēs apskatīsimies nākamās dienās arī, kur ir runa par Melhizedeku, ir parādīt, ka Jēzus ir augstāks par Abrahāmu, augstāks par ciltstēviem, augstāks par Mūzu, augstāks par visu. Kad varizēju un rakstu mācītāji uzbruka Jēzum, viņi vienmēr uzsvēra, ka viņi ir Abrahāma dēli, un Jēzus teica, ja jūs būtu Abrahāma bērni, jūs darīt Dieva darbus, bet jūs esat no Sātana. Tā problēma bija, ka viņi nepakļāvās Dievam, viņi nepakļaujās Dieva vārdam. Jēzus ir augstāks, nav vārds augstāks par viņu. 7. pantā bez šaubām lielākais taču dod svētību mazākajam. Melhizedeks bija lielāks par Abrahāmu, kas bija saņēmis Dieva apsolījums. Un jo Melhizedeks bija priekštecējs vai norādījums, kā var uzskatīt no paša Jēzu. Nav vārds augstāks par Jēzus vārdu. Mēs zinām no vēstules Filipiešiem, jo tādēļ, jo Jēzus bija pazemojās, un bija paklausīgs līdz pat krusta nāvei, Dievs viņu ir paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu pār visiem vārdiem, lai Jēzus vārdā visi ceļi locītos zemes virsū un visas mēles apliecinātu, ka Jēzus Kristus ir kungs. Nav augstāks vārds. Ar citu vārdu mēs netiekam pie Dieva. Mēs debes vārdu neatvērās, ja mēs piesaucam Abrahāmu vai Mūzu vai kādu citu no cilts tēviem. Dievs uzklausa mūsu lūgšanas, ka mēs nākam Jēzus vārdā, jo viņa vārds ir augstāks par visiem vārdiem. Viņš ir augstais priesteris pēc Melhizedeka kārtas uz mūžu mūžiem, un viņš ir tā atslēga, kas mūs pieved pie Dieva. Viņš ir ceļš, patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā vien caur viņu. Tādēļ zemosimies viņu priekšā šorīt un piesauksim viņa svēto vārdu. Dārgais, mīļais, kungs Jēzu, mēs piesaucam tavu vārdu. Mēs nākam, kungs, pie žēlastības troņa, tavā vārdā, zinādām, ka mēs varam tuvoties tēvam tikai tādēļ, jo to savām asinīm samaksāja mūsu grēku parādu. Paldies par to. Paldies, ka caur tavām asinīm esam taisnot. Mēs dzīvojam nitīrā pasaulē, mēs padodamies kādinājumiem. Kungs, piedod mums mūsu grēks, šķīsti mūs šajā rīta stundā. Mēs lūdzam mazgā mūs tīru, šķīstais Dieva jērs ar savām svētām asinīm. Paldies, ka tu cieti. Paldies, kungs, ka tu izgāji cauri krusta nāvei, izgāji cauri eli, lai mēs varētu dzīvot. No sirds mēs tev pateicamies. Paldies, ka tu esi mūsu augstais priesteris uz mūžīgiem laikiem pēc Melhizedeka kārtas, ka tu esi lielāks un augstāks par jebkādu cilvēku, jebkādu varu. Paldies, un mēs tevi godinām, kungs Jēzu. Un mēs sakam tev paldies, paldies, paldies. Svētī šo dienu. Mēs aizlūdzam par mūsu zemi un tās valdību. Mēs lūdzam, kungs, dod viņiem būt gudriem, dod viņiem goda prātu, palīdz viņiem zināt, kā rīkoties. Aizlūdzam par Ukrainu, kungs, apžēlojies. Aizlūdzam, kungs, par Latviju, kungs, apžēlojies. Aizlūdzam par Eiropu, kungs, apžēlojies. Dod gudrību, dod viņiem gudri rīkoties šajās dienās, kad visa pasauli ir izmainījusies. Mīļais debes tēvs, mēs nododam tavās rokās mūsu tautu, un mēs lūdzam par tām dvēselēm, kas tevi vēl nepazīst, lai šodien būtu tā diena, kad daudz pie tevis atgriežas, jo cilvēks spēks mūs neglābs viss.
Piesauksim Dievu debesīs. Kungs, mēs no jauna sevi nododam tavās rokās kā dzīvu, svētu, tev patīkamu upuru. Tā ir mūsu garīgā kalpošana. Palīdz mums netapt šai pasaulē līdzīgi, bet pārvērsties, atjaunoties savā garā, lai pareizi zinātu, kas ir tava griba, to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs. Aizlūdzam, mīļais debes Tēvs, apžēlojies pār pazudušiem, apžēlojies pār slimājiem, apžēlojies, Kungs, pār katru, kam ir kāda vajadzība. Es aizlūdzu par katru klausītāju, es pateicos par viņiem, es pateicos, Kungs, par šiem iespējām mums vienoties tavā vārdā, zinādam, kur 2 vai 3 sanāk kopā, kaut ko lūdz tavā vārdā, Kungs, ka tu to dari. Tu uzklaus mūsu lūgšanas, un tu, Kungs, mūsu lūgšana ir vislabāk izteikt ar vārdiem tavs prāts, lai notiek visās lietās, un palīdz mums pieņemt tavu prātu un dzīvot pēc tā. Kungs, tagad mēs apvienojam visu mūsu lūgšanas kopā, lūgdam mūsu Tēvs debesīs. Svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien. Piedod mums parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen. Tā, mīļie draugi, lai svētīgi šī diena, Dievs ir jums, līdz atkal tiksimies, ar Dievu palīgu, es ceru, ka tas būs atkal rītdien.